Kā tur ir, Elvis, ar to sajūgu? Pašam man ir bijušas tikai manuālās kārbas un sajūgu izmantoju diezgan daudz. Un, es neteikšu, ka es viņu mainījis, es baigi daudz, bet bieži vien ir kaut kādas problēmas. Kas ir tās pirmās pazīmes, kad sajūgs iet uz beigām un kāpēc viņš iet uz beigām? Pirmkārt, sajūta atšķirība pedālī sajūga, kad viņš vairāk neņem no augšas vai, teiksim, tur dziļāk kaut kur, nē, nafik. Why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough. Stayed on my grind many times, I was stuck. Had to wax the rail, rip betray out like I'm young, cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, young lives change, Hate them more cause I'm up. Tā, ķersimies pie lietas. Sajūgs noteikti vairāk tiek lietots automašīnām, kam ir manuāla ātrumkārba. Vai gudrinieks. Jā, tad pastāst vienkārši, kas ir tās galvenās kaut kādas nianses vai defekti, kas ir jūtami mašīnā braucot, ka tas sajūgs iet uz beigām un jāpārbauda vai jāmaina vai jāremontē. Viens tāds būtiskākais būs smags sāk parādīties, tad uzsākam braukt, bet tas jau būs tāds galējais laikam. Un arī laižot sajūgu vaļā, īsti nekas nenotiek, spiežam gāzi, apgriezienu paceļās, bet mašīna īsti uz priekšu vairāk neiet. Tas jau būs mirklis, kad ir ļoti steidzami jādomā par autoservisu. Tā ir tā sajūta, ja, kad parasti servisa mehs saka, ka sajūdziņš palicis pašā galiņā, ja? Ķiptavo. Kā ir, pieņemsim, ar sajūgu, pieņemsim, kaut kādiem veidiem? Mašīnas ir dažādas, ir mazlitrāžas mašīnas, liela motori, jaudīgas turbīnas un tā tālāk vēl projām. Tas mehānisms un uzbūves pašam sajūgam atšķirās? Jā un nē. Idejiski viņš paliek tieši tāds pats kā visām mašīnām. Tas sajūgs atšķirās dīzeļiem, benzīniekiem. Cik viņš ir izturīgs? Materiāls, no kā tiek veidots. Tātad arī, tā kā tu pats teici, kas ir jaudīgāks, tad materiāls arī būs savādāks, izturīgāks. Frikcija savādāk diskam. Parasti, pieņemsim, kad ir šī sajūga maiņa, tad servisā piedāvā, kādu jūs gribat tādu firmu, tas maksās tiks, tas maksās tik. Kas ir tas cenas faktors, jo dārgāks, jo labāks? Diemžēl laikam tā sanāks, bet piemēram pēc Zaks var ražot, it sevišķi VAG grupai, tas ir Volkswagen, Audi, Škoda, Seats. Zaks ražos 5 veidi, kas viņi būs atšķirīgi. Teiksim, tas viens var būt dārgāks, lai gan viņš ne ar to jau nav baigi labāks. Viņš vienkārši ir savādāks izpildījums. Kaut kā tā. Es nezinu, ko es pateicu tik vēl līdz galam. Nē, viss bija vajag labs. Kas notiek gadījumos, pieņemsim, ja tiek ignorēts tas, kad, pieņemsim, tās pazīmes, ko tu nosauc, kad mēs laižam pedāli vaļā, apgriezieni ir, mašīna neiet. Bet kaut kā mēs priekš kustamies, piemēram, braucot vienkārši pa šosei, ja tas sajūgs beidzās. Ja? Kas notiek tajā brīdī? Vienkārši beidzās braukšana. Mašīna apstājās vai vienkārši spiež sajūgu un nevar ielikt ātrumos? Tu nevar ielikt ātrumos. Tu vienkārši spied gāzi, tad ceļās apgriezieni, bet viņi stāv uz vietas un nekas nemainās. Jā, un ātrumos nedabūs. Cik es pats esmu mainījis sajūgu, tad parasti tas tā kā iet komplektā ar Spararatu. Tu esi garāžā pats mainījis viņu? Nē, cik tu man esi mainījis sajūgu, tad parasti tas iet komplektā ar Spararatu, bet pēdējā reizē, kad es to darīju savai mašīnai, tad tu teici, ka var vēl nemainīt Spararatu. Ka nav tik traki nodils, kā tas iet komplektā. Tātad, jo ilgāk mēs brauksim ar šo te sajūtu, kad mašīna īsti negrib iet uz priekšu, vai tur būs smaka vai kaut kāda sitiena pa sajūtu pedāli, jo visticamāk būs jāmaina arī Spararats. Ja mēs to izdarīsim laicīgi, tad Spararats iespējams saglabāsies vēl vesels. Cik vispār no laika viedokļa, ja es piesakos uz šo te pakalpojumu, cik, es varu atbraukt, pagaidīt, un man tiks nomainīts Spararats un sajūgs, vai tas ir dienas jautājums? Atkarīgs no mašīnas, tas numur 1. Ir mašīnas, kurām ātrāk, kurām ilgāk. Tiem, kuriem jāņem nost pusrāmji, tas būs visu dienu noteikti. Nedodies vēl tā pavacāka mašīna, kur pusrāmis nenāk vaļā, ilgāk jāskruvē, tad vispār var līdz būt 1,5–2 dienām. Alfa Romeo kā piemērs.
Jā, bet BMW salīdzinoši ātri pa dienu to var noteikti izdarīt. Ir kaut kāds veids, kā var, pieņemsim, es atbraucu pie tevīm un, izņemot, pieņemsim, par šo te pedāli, ko tu stāstīji, bet diagnosticēt, kad ir laiks šo te sajūgu mainīt vai drīz būs laiks viņu mainīt? Pareizākais veids būtu ņemot nost kārbu, mērot sajūgu disku biezumus un tā tālāk skatoties, kas lācīt un vēderā, bet tātad tas maksās daudz dārgāk šī diagnostika, jo principā tas jau ietver sevī sajūgu maiņu. Sētas metodas, varam just vibrācijas, pedālī skaņas liekas, ieliekot 5. ātrumā un atmetot sajūgu vaļā, mašīna nenoslāps. Ja sajūgam viss būs kārtībā, viņai vajag noslāpt. Skaidrs. Puslīdz ir skaidrs. Viss par sajūgu. Pastāstīja mūsu klausītājiem, kā var pieteikties uz diagnostiku. Zvanot mums vai braucot ciemos, Krusta baznīcas iela 12C, GT garāža.